Ilgus gadus es sev nepirku dzīvokli, jo negribēju, lai tur kaut kādi krievi dzīvo. Tas bija viss joks, jā. Dažiem vajadzēja turpinājumu, jā. Domāju, tas bija virsraksts, jā, tagad iztirzājums. Jā. Labi, tad kaut ko garāku. Man bieži vien saka, ka latviešu valoda nav bagāta un tajā nevar jokot. Un tas ir pilnīgs stulbums. Latviešu valoda ir tikpat bagāta, ja ne bagātāka par daudzām citām valodām. Un tūlīt jums to pierādīšu. Tikai Latvijā, tikai latviski un tikai zaļumballē. Jautājums, no kurienes esi? Un jautājums, vai tu gribi pa muti? Ir sinonīmi. Nesen arī ar vienu draudzeni lidojām ar Air Baltiku, un Air Baltics pazaudēja draudzenes bagāžu. Taču pēc dažām dienām kurjers tos bērnus atveda mājās. Kāpēc daži uz mani skatās tā, it kā es reāli dzīvē visu šito esmu darījis? Jā, šī ir dokumentāla izrāde, biogrāfiska. Savas kāzas nosvinēju pavisam šaurā pašu tuvāko cilvēku lokā. Tādēļ līgavu mēs uz kāzām neuzaicinājām. Jūs esat redzējuši šitos te pašvaldības policistus, kuri jāj ar zirgu? Jā, viņi lielākās pilsētās parkos patrulē. Kas zina, kas nezina? Pagaid, labi, es mēģināšu izskaidrot tiem, kas nezina. Jūs tā kā zinat zirgu? Zinat mentu? Saliec abus kopā, sanāk zirgaments. Un viņi tur abi parkā ganās, ēd zāli, mentu sauzas atņem zirgam. Un pagājušu vasaru es uzzināju, ka ja šitādi te zirgu policisti dzanās tev pakaļ, tad tu totalizatorā vari likt likmes, kurš zirgs līdz tevīm nonāks pirmais. Un mukšana sanāk ļoti jautra. Nesen arī braucu, skatos, ceļa malā stāv krusts. Es domāju, laikam pārējā baznīca zem zemes. Varat minēt, ko es lietoju, lai visu šitos atcerētu?